Energoefektīvas ventilācijas sistēmas ir ventilācijas rekuperāciju. Ko nozīmē rekuperācija? Rekuperācija nozīmē, kad šī sistēma atgūst silto gaisu. Mēs konkrēti piedāvājam ventilācijas sistēmas, kas atgūst ne tikai silto gaisu, bet arī mitrumu. Šīs sistēmas var uzstādīt visās telpās, kā jaunbūvēs, tā arī renovētās mājās. Bet tomēr visprātīgāk ventilācijas sistēmu ir uzstādīt centralizētu risinājumu. Un, kā jau jūs redzat šajā objektā, to arī mēs esam realizējuši, kas atgūst kā silto gaisu, tā arī mitrumu. Tas, ko jūs uzreiz redzat, šeit ienākot iekšā šajā būvē, ir gaisa vadu sistēma ar difuzoru kārbām, kur tad tālāk stiprinās dekoratīvais difuzors. Apskatīsim pašu ventilācijas iekārtu, kas atrodas šajā te objektā garažā. Un šeit mēs redzam izolētos gaisa vadus, kas atsevišķi vēl nav jāizolē. Šeit mēs redzam pieplūdes un nosūces šos te izvadus. Pašu iekārtu, kas šai būvei ir izvēlēta 250 kubikmetru jaudas. Šī iekārta vadīsies arī no aplikācijas un CO2 līmeņa sensora telpās, kas ir ļoti būtiski, jo, ja iekārta vadās no CO2 līmeņa telpā, tad viņa praktiski ir autonoma. Tas vēl vairāk ietaupa klienta resursus, attiecīgi finansiāli, jo iekārta negriežās, pieņemsim, maksimālos apgriezienos tur visas dienas garumā. Ja? Viņa darbojas atbilstoši nepieciešamībai. Privātajā sektorā nav obligāti vajadzīgs ventilācijas projekts. Ja? Pilnīgi pietiek ar mūsu izstrādāto ventilācijas koncepciju. Šis ir tipveida projekts, 120 kvadrātmetru dzīvojamās platības liels. Un, attiecīgi, šeit mēs esam uzstādījuši šo ventilācijas sistēmu, kas aizņēma aptuveni 2 nedēļas, sākot ar plāna iesūtīšanu, projektu un piedāvājumu izstrādi, kā arī uzstādīšanu. Sistēma ir 250. iekārta, kas nodrošina 250 kubikmetrus gaisa apmaiņas stundā. Un šāda sistēma izmaksā ar visu darbu 4500 eiro. Pievienotā vērtība ilgtermiņā, es domāju, ka mēs varētu pat izteikt tādus 2 lielus punktus, kas ir varbūt pat 3. Tas ir veselība. Otrkārt, pasargā šīs būvkonstrukcijas tiešām no sēnītēm, pelēm sēnītes un liekiem mitrumiem, kas krājās telpās. Un, protams, pievienotā vērtība ir energoefektivitāte, ja, ko mēs nodrošinam būvēs, kad attiecīgi mums nav jāver vaļā logi, lai nodrošinātu šo svaigā gaisa pieplūdi un tādā veidā zaudējot, pieņemsim, ziemā savu piekurināto gaisu, ko vēlāk mums atkal nāksies kompensēt ar apkuras katlu. Ja. Tādā veidā mēs nodrošinam šo energoefektivitāti. Visiem iesaku tomēr padomāt un neietaupīt uz ventilācijas sistēmu, jo gana daudz piemēru ir bijis, kad cilvēki mums zvana, interesējās par izbūves iespējām, kad māja jau ir gatava un kad jau ir kaut kādas negatīvās sekas. Visbiežāk tie ir liekie mitrumi, ar ko cilvēki netiek galā. Un tad jau ir īstenībā daudz problemātiskāk un arī jau daudz dārgāk to izdarīt.